Es tikko atradu pamestu aksolotu mājdzīvnieku veikalu, kas ir pilns ar dažām no retākajiem aksolotu veidiem visā pasaulē. No zeltainiem līdz melanistiskiem un pat tādiem, kas spīd tumsā. Bet tas vēl nav viss. Tā kā šis mājdzīvnieku veikals specializējās aksolotos, viņiem bija dažas no retākajām morfām, kādas var atrast. Tostarp visdārgāko veidu - mozaīkas aksolotu. Šīs sugas cena var sasniegt vairāk nekā $10,000. Un nu šī mājdzīvnieku veikala iepriekšējais īpašnieks man teica, ka šeit ir daži no tiem, kā arī vesela kaudze citu traku veidu, par kuriem es pat nebiju dzirdējis. Tāpēc mans uzdevums ir izpētīt visu veikalu, lai izglābtu katru aksolotu pirms nav par vēlu. Bet tas nebūs viegli, jo šie aksolotī šeit ir pamesti jau 2 nedēļas, kopš veikals tika slēgts, kas nozīmē, ka viņiem drīz beigsies laiks. Es pat nezinu, ar ko sākt šobrīd. Šeit ir tik daudz dažādu dīķu un akvāriju, kas pilni ar aksolotiem un vēl nezinu ko citu. Nu paskaties uz šo zīmi. Tur rakstīts reti aksoloti par $500. Un tur ir vēl viena zīme, kur rakstīts mutanti aksoloti par $1000. Es īsti nezinu, ko tas nozīmē, bet es arī redzu lielu akvāriju, uz kura rakstīts nav pārdošanā. Varbūt tur viņi turēja visretākos aksolotus, tāpēc es domāju, ka mēs to izpētīsim video beigās, bet pagaidām es sāku savus meklējumus. Un vispirms bija šī lielā plaukts pilns ar akvārijiem, tātad nav zināms, ko mēs atradīsim. Cilvēki, šī akvārija ir pretīgi, nu paskatieties, cik zaļš ir ūdens. Lai kas arī šeit būtu, tam noteikti nav daudz laika atlicis, tāpēc mums jāsteidzas. Es devos tālāk un sāku skatīties apkārt. Un vispirms bija šīs mazās burciņas, kas pārsvarā bija tukšas, izņemot šīs 2, kurās bija daudz krāsainu garnelīšu. Šie puiši bija tiešām forši, bet diemžēl viņi bija pārāk mazi, lai tos izciertu. Tāpēc es nolēmu viņus atstāt turpat un doties tālāk. Un nu, tieši blakus garnelēm bija burciņa, kas bija pilna ar maziem puši zivju mazuļiem. Kaut kā man izdevās visus 3 noķert, un es tos ieliku spainī ar tīru ūdeni. Bet turpinot, es uzgāju daudz lielāku akvāriju, kurā atrada savu pirmo aksolotlu. Ak, mans dievs, Helēna, paskaties uz šo! Mēs tiešām kaut ko noķērām! Tas tur ir mazs aksolotla mazulis. Par laimi viņš vēl ir dzīvs. Es sāku mazliet uztraukties, redzot, cik netīri ir šie akvāriji. Ja jūs nezinājāt, aksolotli ir ļoti jūtīgi dzīvnieki. Viņiem ir nepieciešams ļoti tīrs ūdens, lai izdzīvotu. Bet kā redzat, šis puisis vēl ir dzīvs, kas nozīmē, ka mēs viņu atradām tieši laikā. Tomēr, kad es viņu apskatīju tuvāk, pamanīju, ka viņam trūks dažas kājas. Tagad neuztraucieties, aksolotli patiesībā var atjaunot savas ekstremitātes, bet tas nozīmē, ka šajā akvārijā ir vēl kāds, kas viņam uzbrūk. Tāpēc es ātri ieliku viņu spainī ar svaigu ūdeni un turpināju meklēt, kad pēkšņi notika kas tāds. Ak, mans dievs, Helēna, paskaties tur! Skaties, te ir vēl viens aksolotlis! Man bija taisnība, lūk, es viņu dabūju! Ak, mans dievs, paskaties uz visām aļģēm! Tas ir pretīgi, skaties uz to! Mums ir vēl viens aksolotlis, un šis patiesībā ir nedaudz lielāks. Tas ir tik forši! Paga, man šķiet, ka šis aksolotlis ir deformēts. Skaties uz šo! To var redzēt tieši šeit, viņa asti ir sadalīta 2 daļās, kas nozīmē, ka kāds viņam nokoda asti, un viņš mēģināja to atjaunot, bet tā atauga 2 dažādos veidos. Tā ir ļoti reta deformācija, es nekad iepriekš to neesmu redzējis. Tas ir traki! Kā redzat, lielākā daļa šo akvāriju ir apzīmēta ar to, kas tajos ir un cik tie maksā. Bet šis vienkārši saka aksolotla mazulis, $45, kas nozīmē, ka tas ir parasts un nekas rets. Bet turpinoties video, aksolotļi kļūs arvien retāki un dārgāki. Pēc tam es uzgāju vēl vienu akvāriju, kas bija pilns ar netīru ūdeni. Un pēc nelielas ķeršanas ar tīkliņu man izdevās noķert vēl vienu aksolotli, bet šis bija īpašs. Nu, draugi, esmu pārliecināts, ka jūs noteikti redzat, ka šis nav parasts aksolotlis. Šis ir albīns, un tas padara to daudz retāku. Un viņš patiesībā ir diezgan liels, bet tie izaug vēl daudz lielāki par šo. Un es jums varu garantēt, ka šajā zooveikalā mēs atradīsim patiešām milzīgus eksemplārus. Bet arī šis ir ļoti foršs atradums. Un vēl viens aksolotlis ir izglābts. Tomēr esmu pārliecināts, ka šeit joprojām ir simtiem citu. Tāpēc mums jāturpina. Šobrīd uz šīs plauktu bija palikuši tikai daži akvāriji. Un nākamajā akvārijā bija kaut kas pilnīgi negaidīts. Oho! Kas pie velna tas bija, draugi? Ak, mans dievs, tur kaut kas ir iekšā. Es nezinu, kas tas ir. Es nedomāju, ka tas ir aksolotlis, bet laikam vienīgais veids, kā to noskaidrot, ir noķert to. Tāpēc es vēlreiz pasmēlu un uzreiz nocēru to, kas izrādījās milzīga albīna Āfrikas nagainā varde. Neticami!
Es nekad neesmu redzējis tik lielu Āfrikas nagai no vārdi, draugi. Paskatieties, cik viņš ir liels. Viņš ir tik resns. Nu, šito es noteikti negaidīju, draugi. Es domāju, ka šajā zooveikalā ir tikai aksolotli. Bet ņemot vērā, ka mēs jau atradām garneles, pūšu zivis un šo vārdi, laikam tomēr nē. Tā kā jā, tas padarīs šo glābšanas misiju daudz grūtāku, jo kurš gan zina, ko vēl mēs atradīsim? Ak, nē, nomierinies, draugs, mēs tikai cenšamies tevi izglābt. Nāc atpakaļ šurp! Es paņēmu vārdi un ieliku to spainī, kad devos pie pēdējā akvārija uz šīs plaukta rindas un atradu vēl vienu aksolotli. Tas bija līdz šim lielākais. Kā jūs varējāt redzēt, mūsu spainis sāka ātri piepildīties, bet mums vēl bija tāls ceļš priekšā. Tad es devos uz zooveikalu otru pusi un uzreiz atradu kaut ko traku. Helēna, man šķiet, ka mums kaut kas ir. Paskaties uz šo. Es zinu, ka tur kaut ko redzēju. Kur tas ir? Te tas ir. Ak, mans dievs, neticami! Paskaties, cik liels ir tas aksolotls! Labi, šis noteikti ir lielākais, ko līdz šim esam atraduši. Tomēr tas ir arī pats retākais. Redz, šo sauc par melanistisko aksolotlu, un tie ir pazīstami ar to, ka ir pilnīgi melni. Es domāju, paskaties uz to. Viņiem burtiski nav nekādas krāsas. Pat viņu žaunas un acis ir pilnīgi melnas. Un jā, šis noteikti ir lielākais, ko jebkad esmu redzējis. Kā jau var iedomāties, tā kā šis aksolotls ir ļoti rets, tas ir arī ļoti dārgs. Teic, ka šis ir vērts $300, kas ir traki, bet tas ne tuvu nav vērtīgākais, ko mēs atradīsim. Atceries, mēs joprojām meklējam $10,000 vērto mozaīkas aksolotlu, un tas var būt jebkur, tāpēc es turpināju smelt ar tīkliņu un galu galā es noķēru kaut ko citu. Mums ir vēl viens! Paskaties uz šo! Skaties, kāds tas ir! Mums ir vēl viens aksolotls! Cik viņu te vispār ir, jūs puiši? Tas ir neticami! Izskatās, ka šis ir vienkārši vēl viens parasts. Nekas īpašs, bet viņš ir tiešām liels! Skaties uz šo! Skaties, tīklā ir vēl viens. Un šis nav parasts. Izrādās, tas ir zelta aksolotls. Un tie noteikti ir viena no manām mīļākajām sugām. Uz uzlīmes nebija norādīta cena, bet esmu pārliecināts, ka tas bija ļoti dārgs. Tāpēc es abus ieliku spainī un turpināju meklēšanu, kad pēkšņi noķēru kaut ko citu. Bet tas nebija aksolotls. Ak, tu joko! Paskaties, ko mēs tikko noķērām! Tas tur ir mazs Fly River bruņurupuča mazulis. Ak, mans dievs! Ja jūs nezināt, kas tas ir, tad šis tiek uzskatīts par vienu no retākajiem saldūdens bruņurupučiem, ko var turēt kā mājdzīvnieku. Es gan neesmu pilnībā pārsteigts, ka mēs to atradām. Viņi to bija uzrādījuši pārdošanai. Tomēr tas negarantē, ka tas joprojām būs tur iekšā. Mēs jau esam atraduši vairākus tukšus akvārijus, uz kuriem bija rakstīts, ka tur kaut kas ir. Piemēram, tas zilais aksolotls. Bet cilvēki, es esmu priecīgs, ka viņš tur bija, jo šie bruņurupuči ir ļoti reti un ļoti dārgi. Es domāju, paskaties uz šo. Tas maksā $800. Tas ir neprātīgi. Labi, jā, tu noteikti nāksi mājās ar mani. Pēc tam viss sāka palēnināties. Un es sāku domāt, ka šis akvārijs ir pilnīgi tukšs. Bet, kad es reiz savu pēdējo mēģinājumu, es izvilku līdz šim retāko aksolotlu. Ak, nē, paskaties uz to! Neticami! Helēna, vai tas ir tas, ko es domāju? Sākumā es domāju, ka tas ir parasts, bet tā nav. Šo sauc par vara aksolotlu. Un tas noteikti ir retākais, ko līdz šim esam atraduši. Un tas ir arī milzīgs. Paskaties uz to! Tas burtiski ir lielāks par manu roku. Tas ir traki! Ļoti forša lieta šajā zooveikalā ir tā, ka visapkārt ir izvietotas tabulas, kurās parādīti dažādi aksolotlu morfi. Un ja paskaties, mēs jau esam atraduši vairākus no tiem. Mēs atradām vara, zelta, albīno un pat melanistisko. Bet kā redzi, vēl ir daudz citu. Un tos atrast kļūs arvien grūtāk, jo video turpināsies. Tāpēc es paņēmu vara aksolotlu un ieliku to spainī un turpināju meklēt. Un nākamais bija ļoti gara akvāriju rinda. Bet es nezināju, ka tieši šeit zooveikals tur dažus no saviem trakākajiem radījumiem. Paskaties, es kaut ko redzu šajā. Kas tas ir? Vai tas ir vēzis? Man šķiet, ka ir, draugi. Nāc šur, draudziņ, mēs cenšamies tevi izglābt. Lūdzu, neieknieb man. Ak, mans dievs, paskatieties, cik liels tas ir. Labi, nu es noteikti to negaidīju. Bet kā esam iemācījušies, šajā zooveikalā tiešām var būt jebkas. Nāc laid vaļā tīklu, draudziņ, ejam. Viss tevi noķēru. Tā, viss kārtībā. Bet kā redzat, šis nav parasts vēzis. Tas patiesībā ir rets baltais omārs. Un tas noteikti ir lielākais, ko jebkad esmu noķēzris. Bet ja paskatās uzmanīgi, viņam burtiski visur aug aļģes. Tas tikai parāda, cik ilgi viņš šeit ir bijis pamests. Tā ka jā, uzskati sevi par laimīgu, mēs tevi tikko izglābām. Ak nē, viņš mēģina man iekniept, lūdzu nedari tā. Labi, vienkārši ieliksim viņu spainī. Par laimi man izdevās ielikt vēzi spainī, neiekniebjot sev. Un es turpināju. Un uzreiz pēc tam es noķēru vēl kaut ko. Šķiet, ka man te kaut kas ir. Kas tas ir? Vai tā ir zivs? Neticami!
Šī ir mūsu pirmā zivs šajā video. O, nomierinies. Kas tas ir, draugi? Viņš tagad ļoti uztraucās. Paga, man šķiet, ka es zinu, kas tas ir. Draugi, šī ir gulperu sams. O, tas ir tik forši! Šīs zivis ir pazīstamas ar savu ārkārtīgo agresivitāti, un tās patiesībā var apēst citas zivis, kas ir 2 reizes lielākas par viņām pašām. Būtībā viņi apēd jebko, kas ietilpst viņa mutē. Un jā, mēs tos neķeram pārāk bieži, tāpēc šis ir tiešām lielisks atradums. Tagad, tā kā mēs nevēlamies, lai šis gulperu sams apēstu kādu no pārējiem dzīvniekiem, kurus esam izglābuši, es viņu ieliku atsevišķā spainī un turpināju izpēti. Un pēc vēl dažiem veizieniem ar tīkliņu notika šis. O, mums ir vēl viens aksolotls, paskatieties uz šo! Paskatīsimies, kas tas ir? Izskatās pēc vēl viena albīna. O, pagaidi, nē, šis ir kaut kas cits, draugi. Labi, ziniet ko? Apskatīsim morfu tabulu tieši šeit, jo šim nav sarkanu acu. Tātad tas noteikti nav albīns. Es patiesībā domāju, ka tas ir leikistisks. Tādu mēs vēl neesam atraduši. Leikistiskie aksolotli ir ļoti līdzīgi albīnajiem, vienīgā atšķirība ir viņu acis. Labi, nu lēnām, bet noteikti mēs savācam visus aksolotlus, bet mums vēl ir daudz priekšā, un tie kļūs arvien retāki un retāki. Tāpēc es viņu ieliku spainī pie pārējiem un turpināju skatīties pa akvārijiem, un man izdevās atrast vēl vairākus parastos aksolotlus, kā arī šo Amazonas pūšļu zivi. Tomēr viss mainījās, kad atradu vēl vienu aksolotlu, bet šis nekustējās. Ak, nē, draugi, šķiet, ka šim mēs esam nedaudz par vēlu. Nedomāju, ka viņš izdzīvoja. Tā ir ļoti slikta zīme. Tas nozīmē, ka aksolotliem šeit sāk pietrūkt laika. Tātad jā, mums jāpasteidzas un jāpaspēj izglābt pārējos. Un izrādās, ka šiem aksolotliem ir vēl mazāk laika nekā es domāju. Jo nākamais, ko ieraudzīju, bija vēl viens akvārijs, kas bija saplīsis un no kuras stipri tecēja ūdens. Lielākā daļa ūdens jau bija iztecējusi, bet vēl nedaudz bija palicis. Es tikai ceru, ka viss, kas šeit ir, vēl ir dzīvs. Ak, šī nav laba situācija, draugi. Drīz šajā tvertnē vairs nebūs ūdens, tāpēc mums tiešām jāsteidzas. No pirmā acu uzmetiena tvertne izskatījās pilnīgi tukša, bet mazliet paskatoties apkārt, es pamanīju kaut ko. Un tas bija aksolotls, kuru es nekad iepriekš nebiju redzējis. Draugi, paskatieties uz šo! Šeit ir aksolotls, un tas ir milzīgs. Tas noteikti ir lielākais, ko līdz šim esmu redzējis. Un ziniet ko? Es domāju, ka tā ir jauna suga. Labi, ziniet ko? Aizmirstiet par tīklu. Es pat nedomāju, ka viņš šeit ietilps, tāpēc es vienkārši mēģināšu viņu satvert ar rokām. Nāc, draudziņ, mēs cenšamies tevi izglābt. O, re, izdevās! Viņš ir tik slidens, draugi. Paskatieties, cik liels ir šis aksolotls! Ak, mans dievs! No pirmā acu uzmetiena tas izskatās pēc parasta leikistiskā aksolotla. Tomēr, ja paskatās uz uzlīmi, tur rakstīts, ka to sauc par zilaunu aksolotlu. Un, nu, viņi šo nosaukumu ieguvuši, tāpēc, ka viņu žaunas ir zilas, nevis sarkanas, kā tas parasti ir. Un es pat neredzēju to aksolotlu tabulās. Tātad šim puisim jābūt ārkārtīgi retam. Un, nu, par laimi viņš vēl bija dzīvs, ņemot vērā, ka tvertnē gandrīz nebija ūdens, bet šeit iekšā vēl varētu būt vēl kāds. Tāpēc es turpināju meklēt un gal galā atradu vēl kaut ko. O, Helēna, man šķiet, ka mums ir vēl viens aksolotls. O, šis izskatās traki, draugi. Paskatieties uz to. Ak, mans dievs! Tagad es patiesībā domāju, ka zinu, kāds šis ir. Šo sauc par zeltaini vara aksolotlu. Un, nu, tas ir divu ļoti retu morfu sajaukums. Redziet, tam ir vara krāsa, bet tam arī visapkārt ķermenim ir šīs ļoti foršās zelta pārslas. Un tāpat kā ar zilaunu aksolotlu, es nekad iepriekš neesmu redzējis tādu. Tā kā jā, tos noteikti nav viegli atrast. Bet tas, ko mēs esam uzzinājuši no šīs zooveikala, ir tas, ka viņiem būtībā ir visi aksolotlu veidi visā pasaulē. Tā kā jā, kas zina, ko vēl mēs atradīsim? Es paņēmu un ieliku viņu spainī pie pārējiem. Bet kā jūs varējāt redzēt, tas kļuva diezgan pilns. Tāpēc es nolēmu tos pārnest uz šo milzīgo augstuma kasti. Un tieši šeit jūs tiešām varat redzēt, cik daudz aksolotlu mēs esam izglābuši. Bet tas vēl nebija nekas. Mums vēl ir tik daudz akvāriju un dīķu, ko izpētīt. Tāpēc mums jāturpina. Labi, draugi, šis akvārijs izskatās diezgan tukšs, un uz tā bija tikai 2 uzlīmes, tāpēc es domāju, ka visu esam izņēmuši. Pagaidi! Ak, nē, paskaties tur, Helēna! Man šķiet, ka tur kaut kas kustās. Kas tas ir? Šeit vēl kaut kas ir! Es viņu dabūju! Neticami! Tas ir mazs, lucistiskais aksolotls. Ak, mans dievs! Es viņu gandrīz palaidu garām, draugi. Labi, ka viņš ir pilnīgi balts, citādi es viņu noteikti nebūtu tur pamanījis. Bet par laimi mēs viņu pamanījām un izņēmām ārā. Pēc tam es vēlreiz pārbaudīju, vai akvārijs ir pilnīgi tukšs, un tad es devos pie nākamā akvārija.
Un tur es atradu līdz šim trakāko aksolotlu. Ak, mans dievs! Helēna, paskaties uz šo! Es šeit redzu aksolotlu, bet izskatās, ka ar to kaut kas nav kārtībā. Ja paskatās uzmanīgi, viņam žaunas ir tikai galvas kreisajā pusē. Vai tu to redzi? Tas ir neticami. Labi, mēģināsim viņu noķert, lai varam apskatīt tuvāk. Nāc, draudziņ, mēs tevi glābjam. Es gribu būt ļoti saudzīgs. Nezinu, vai viņš ir savainots vai kas cits. Paskatieties uz šo draugi. Labi, šis noteikti ir vistrakāk izskatošais aksolotls, ko jebkad esmu noķēris. Kā kaut kas tāds vispār var notikt, draugi? Labi, šis aksolotls noteikti ir viens no miljona. Un tas droši vien arī izskaidro, kāpēc viņš nav pārdošanā. Parasti, ja veikalos ir kaut kas, kas nav pārdošanā, tas nozīmē, ka tas ir ļoti īpašs. Un jā, varbūt viņš tāds piedzima vai arī guva traumu, es nezinu. Bet jebkurā gadījumā viņš ir ļoti unikāls un laikam mans mīļākais aksolotls līdz šim. Un tas arī izskaidro, kāpēc viņa vārds ir Lefty. Sākumā es biju mazliet apjucis, bet tagad tas viss ir daudz saprotamāk. Tā kā šis aksolotls ir ārkārtīgi īpašs, viņam bija viss šis akvārijs tikai sev. Tādā veidā neviens viņu neapdraudēja. Tāpēc es paņēmu viņu un ieliku viņa paša spainī un turpināju meklējumus. Un tieši blakus tam akvārijam bija vēl viens, kurā bija kaut kas pavisam cits. Ak, vai tas ir bruņurupucis? Skaties tur, Helēna, te ir mazs bruņurupucītis. Nāc šurp, draudziņ, mēs tikai cenšamies tevi izglābt. Ak, paskaties uz to, viņš ir tik mīļš. Labi, es to negaidīju, bet tas tur ir albīnais, sarkanausainais bruņurupucis. Un godīgi sakot, es esmu diezgan pārsteigts, ka viņš vēl ir dzīvs, jo ūdens tur ir vienkārši pretīgs un tur pat nav filtra. Tā kā jā, es domāju, ka droši var teikt, ka mēs šo puisi atradām tieši laikā. Tāpēc es viņu ieliku spainī ar svaigu ūdeni un turpināju skatīties apkārt, vai nevar atrast vēl kādus bruņurupučus, kad pēkšņi tas notika. Au! Ak, mans dievs, kaut kas man tur iekšā vienkārši sakoda, kas pie velna. Vai tur ir kāds kampēja bruņurupucis? Ak, mans dievs, es tagad trīcu. Kaut kas man tiešām sakoda. Labi, zin ko? Ļauj man izmantot tīklu, tā ir laba ideja. Tam jābūt kampēja bruņurupucim vai mata bruņurupucim. Kur viņš ir? Nu, nāc ārā. Ho, re, kur viņš ir? Es viņu dabūju. Tas ir kodīgais bruņurupucis. Skaties, kā viņš... un viņš patiesībā ir diezgan liels. Labi, tas ir mazliet biedējoši. Nomierinies, nomierinies. Nomierinies, draudziņ, mēs tikai cenšamies tev palīdzēt, labi? Es neticu, ka man tur tiešām sakoda, bet par laimi viņš mani nesakoda pārāk stipri. Man tur ir neliela durta brūce, bet tas varēja būt daudz sliktāk. Ja jūs nezinājāt, pat mazi kampēji bruņurupuči spēja ļoti stipri kost. Un jā, es noteikti varēju zaudēt pirkstu, kas nebūtu labi. Skaties uz viņu. Viņš čurā. Labi, zini ko, vienkārši ieliksim viņu spainī. Viņš nav apmierināts. Tagad tas izrādījās pēdējais bruņurupucis šajā tvertnē. Tāpēc es devos uz otru zooveikala pusi, kur akvāriji bija daudz lielāki. Kas zina, ko mēs tur atradīsim? Labi, sāksim ar šo akvāriju. Es vēl neko neredzu, bet ūdens ir ļoti duļķains. Paskatīsimies. Vai kāds te ir? Pagaidi. Helēna, mēs patiešām jau pirmajā tīklā kaut ko noķērām. Kas tas ir? Izskatās pēc kaut kādas zivs. Labi, šis noteikti nav aksolotls. Šo patiesībā sauc par pūķa grunduli, un tās ir vienas no biedējošāk izskatošajām zivīm pasaulē. Paskaties tikai uz to seju. Tas izskatās pēc īsta citplanētieša. Viņam patiešām ir ļoti asi zobi. Nu, tagad, kad zinām, ka šeit ir zivis, es turpināju ķert ar tīkliņu, kad pēkšņi noķēru vēl vienu, bet tā bija daudz retāka. Ak, mans dievs, Helēna, mums šeit ir vēl viena zivs, bet šī ir daudz lielāka. Nomierinieties, draugi, paskatieties, cik liela ir šī zivs. Šo sauc par ūdens govs grunduli, tātad tā ir vēl viena grunduļu suga. Varbūt šis ir tikai grunduļu akvārijas, es nezinu. Bet šī ir daudz retāka un izaug daudz lielāka. Turklāt tās ir arī ļoti agresīvas. Šie puiši ir ļoti līdzīgi čūsgalvēm, kas patiesībā ir nelegālas. Tā kā jā, tas ir tiešām foršs atradums. Pēc tam, kad ūdensgovs grundulis tika ielikts spainī, man izdevās atrast vēl divas zivis, tostarp šo mazo sarkanas aste sams un šo puisi, kas bija mazs rievainais sams. Abas šīs zivis kādu dienu izaugs milzīgas, bet pagaidām tās ir mazi mazuļi. Tāpēc es devos uz nākamo akvāriju, kurā viņi turēja dažus no saviem retākajiem aksolotļiem. Labi, draugi, es šobrīd esmu mazliet nervos. Spriežot pēc šīm uzlīmēm, šeit vajadzētu būt trakajiem aksolotļiem. Es tikai ceru, ka viņi vēl ir dzīvi. Tad es sāku ķert ar tīkliņu, bet lietas neizskatījās labi. Nebija nekāda pazīmi par aksolotļiem. Un nu tieši tad, kad biju gatavs padoties, notika šis.
Ak, Helēna, paskaties, man šķiet, ka es šeit kaut ko redzu. Kas tas ir? Esmu gandrīz pārliecināts, ka tas ir aksolotlis. Jā, tas ir viņš. Mums izdevās viņu noķert. Ak, mans dievs, šis radījums ir milzīgs, draugi. Ak, un tas noteikti nav parasts, draugi. Mēs tikko trāpījām desmitniekā. Šis te saucas Firefly aksolotlis. Un tas ir viens no trakākajiem visā pasaulē. Es vienmēr esmu vēlējies tādu atrast, bet tie ir ārkārtīgi reti. Un iemesls, kāpēc tos sauc par Firefly aksolotiem, ir tāds, ka viņu galvas un ķermeņi ir melni, bet aste ir albīna un patiesībā var spīdēt tumsā gluži kā ugunsmušiņa. Un tas nenotiek dabiski. Šīs radības patiesībā tiek radītas laboratorijā. Redziet, kad aksolotļi vēl ir olā, zinātnieki iejaucas un sapuldina kopā parastu aksolotli ar albīnu, lai izveidotu tādu, kas ir pusparasts, pusalbīns. Un kā jūs varat iedomāties, tas nav viegli izdarāms. Tāpēc šie aksolotļi ir ārkārtīgi reti. Un jā, tas noteikti ir mans mīļākais līdz šim. Tagad mēs varam izsvītrot Firefly aksolotli no saraksta. Bet, kā redzat, mums vēl ir daži ko atrast, ieskaitot $10,000 mozaīkas aksolotli. Tāpēc es šo puisi ieliku augstumsomā un turpināju meklēt. Un tūlīt pēc tam es izdarīju vēl vienu pārsteidzošu atklājumu. Skaties, Helēna, mums ir vēl viens aksolotlis, un šis arī ir milzenis. Ak, pagaidi mirkli. Es arī domāju, ka šī ir vēl viena jauna suga. Ja man ir taisnība, esmu diezgan pārliecināts, ka šo sauc par netīro leikcistisko aksolotli. Un vienīgais iemesls, kāpēc es tā domāju, ir tas, ka tas izskatās tieši tāpat kā tas, kas ir uz diagrammas. Tas būtībā ir parasts leikcistisks aksolotlis, bet tam uz sejas ir daudz melnu plankumu. Draugi, es zinu, ka šīs zooveikals specializējās aksolotļos, bet es vienkārši neticu, cik daudz dažādu tipu mēs atrodam. Tas ir tik forši. Tad es vēl pāris reizes pasmēlu ar tīkliņu šajā tvertnē, un man izdevās noķert vēl pāris aksolotļus, bet man nebija ne jausmas, kāda veida tie ir. Uz cenu zīmes bija rakstīts, ka tos sauc par hipo, par ko es pat nebiju dzirdējis, bet tie izskatījās tiešām forši. Tāpēc es tos ieliku dzesētājā un devos pie nākamās tvertnes, kurā bija vēl vairāk aksolotļu, kādus es nekad iepriekš nebiju redzējis. Jūs, draugi, šeit ir rakstīts, ka šeit ir pelēks un melns aksolotlis, kā arī Xanthic Copper aksolotlis. Es neesmu pārliecināts, kas tie ir, un tie nav tabulās, tāpēc varbūt tie ir kāda jauna suga. Laikam vienīgais veids, kā to noskaidrot, ir tos noķert. Tad es turpināju un sāku ķert ar tīklu. Un man nevajadzēja ilgi, līdz noķēru pirmo. Ak, Helēna, mums kaut kas ir! Skaties, mums tīklā ir aksolotlis! Labi, es vēl neesmu pārliecināts, kāda tieši šī ir, bet man šķiet, ka tā varētu būt ksantiskā vara šķirne. Kā redzat, tas izskatās diezgan līdzīgs pārējiem vara aksolotļiem, ko atradām, bet tomēr nedaudz atšķiras. Šis ir gaišākā krāsā un viņam ir daudz plankumu. Viņš ir tik foršs. Es nekad neesmu redzējis neko tādu. Un jums, puiši, man patiesībā ir teorija, kā šajā zooveikalā ir visi šie trakie morfi. Un tā ir tāda, ka varbūt viņi turēja daudz šo aksolotļu kopā, un viņi vienkārši sāka vairoties, radot super retus aksolotļus, kādu nevienam citam nav. Un, ja tas ir taisnība, tas ir tiešām forši, jo mēs varētu būt vienīgie cilvēki, kam ir dažas no šīm sugām. Pēc tam, kad es viņu ieliku dzesētājā, es turpināju meklēt to noslēpumaino pelēko un melno aksolotli, kad pēkšņi notika kas tāds. Ak, Helēna, man šķiet, ka tas ir mūsu tīklā! Skaties uz to! Ah, tas noteikti ir pelēkais un melnais aksolotlis, draugi! Labi, izņemam viņu ārā! Nāc šurp, draudziņ, mēs tevi glābjam! Paskatieties uz šo draugi! Ah, mans dievs, viņš ir tik skaists! Skaties, cik daudz plankumu viņam ir! Es nekad neesmu redzējis tādu! Interesanti, cik rets tas ir, jo atkal jau tas nav aksolotļu tabulās. Es pat nezinu, ko vajadzētu krustot, lai iegūtu šādu morfu. Ja tu zini, ieraksti komentāros zemāk, bet jebkurā gadījumā šis līdz šim ir viens no maniem mīļākajiem. Tagad pēc tam, kad esmu atradis visus šos trakos aksolotļus, kas nemaksā pat $1000, es pat nevaru iedomāties, kāds izskatīsies tas $10,000 mozaīkas aksolotlis. Un mums viņš vēl jāatrod, tāpēc es turpināju meklēt. Un nākamajā akvārijā es atradu vēl vairāk parasto aksolotļu un dažus hipomelanistiskos, bet diemžēl mozaīkas aksolotļa nebija. Tāpēc es turpināju meklēt, kad pēkšņi izdarīju līdz šim šokējošāko atklājumu. Ak, mans dievs, Helēna, vai tas tiešām ir tas, ko es domāju? Šī uzlīme saka, ka šeit ir mazie mozaīkas aksolotļi. Tu joko! Labi, es pilnīgi aizmirsu. Vecais šī zooveikala īpašnieks teica, ka mozaīkas aksolotļi šeit vairojas. Un tas nozīmē, ka te noteikti ir mazuļi. Un es domāju, ka mēs tikko atradām akvāriju, kurā viņi tos turēja. Es tikai ceru, ka viņi vēl ir dzīvi. Tāpēc es uzmanīgi sāku ķert ar tīkliņu, un jau pirmajā reizē es izcēlu nevis vienu, bet divus mazos mozaīkas aksolotļus. Ak, tu joko! Šī ir pirmā reize, kad es redzu mozaīkas aksolotli klātienē. Un lai gan šobrīd viņi varbūt neizskatās tik iespaidīgi, viņi vēl ir tikai mazuļi. Un kad šie puiši izaugs lielāki, viņiem attīstīsies neticamas krāsas un raksti. To jau tagad var mazliet redzēt, viņi noteikti nav parasti.
Bet ticiet man, kad vēlāk video atradīsim to lielāko, jūs būsiet pārsteigti. Bet arī šis ir ļoti forši. Ak, mans dievs! Es paņēmu šos mazos puišus un ieliku viņus atsevišķos spaiņos, lai neviens viņus neapēstu. Un tad turpināju meklēt, cik vēl varu atrast. Ak, man liekas, es redzu dažus. Ak, tur viens ir! Es viņu dabūju! Pagaidi, patiesībā viņu ir tik daudz, draugi! Paskatieties uz šo! Ak, mans dievs, paskatieties uz šo! Mums šobrīd ir tīkls pilns ar mozaīkas akselotliem. Te ir 1, 2, 3, 4, 5, plus vēl 2. Kopā tie ir 7. Un šie radījumi maksā $500 katrs. Labi, tā ir liela nauda. Mēs tikko trāpījām džekpotā. Bet es pat nenojautu, ka tvertnē vēl ir vēl vairāk. Un pēc vēl dažiem mēģinājumiem ar tīklu man izdevās viņus visus noķert. Kopā bija 10, kas nozīmē, ka visi šie mazie aksolotli maksā $5000. Bet izrādās, ka lielais maksā 10 000. Tātad no šejienes viss kļūst tikai trakāks. Pēc tam es devos uz nākamo akvāriju, kur izskatījās, ka viņi audzē dažādu veidu aksolotlus. Ak, bet tie nav parasti aksolotli. Kā redzat, šeit ir rakstīts, ka šeit ir zelta aksolotls, kā arī leikistisks, kas spīd. Ja šie divi būtu radījuši pēcnācējus, iespējams būtu izveidojies kāds rets hibrīds aksolotls. Tāpēc es nolēmu, ka vieglākais veids, kā tos atrast, būtu izmantot īpašo gaismu, kas man ir, kas liek tiem spīdēt. Un uzreiz es kaut ko pamanīju. O, paskatieties uz to, tas ir milzīgs! Labi, paskatīsimies, vai es varu viņu noķert. Nāc, draudziņ, iekāp tīklā. Mēs cenšamies tevi izglābt. Tā mums izdevās. Paskatieties uz to, draugi. Paskatieties, cik ļoti viņš tagad spīd. Tas ir neticami, draugi. Wow, paskatieties arī uz acīm. Tās ir tik zaļas. Viņš burtiski izskatās pēc mutanta aksolotla. Man tas šķiet tik fascinējoši, kā viņš gaismā izskatās pēc pilnīgi parasta aksolotla. Bet, kad izslēdz gaismu, viņš ir pilnīgi zaļš. Tas ir traki. Nu, šis noteikti ir tas leikistiskais aksolotls, kas spīd. Un viņš noteikti spīd. Viņš patiesībā spīd mazliet par daudz. Viņš mani šobrīd gandrīz apžilbina. Es viņu paņēmu un ieliku dzesētājā kopā ar pārējiem mūsu aksolotliem. Un mūsu kolekcija kļuva arvien lielāka, bet šeit joprojām bija tas zelta aksolotls. Un tā kā viņš nespīd, būs daudz grūtāk viņu atrast. Nu, kur viņš ir, puiši? Šis ūdens ir pretīgs. Ak, man liekas, ka es viņu redzu. Viņš ir tieši tur lejā. Nu, lien tīklā, draudziņ, mēs cenšamies tevi izglābt. Tā, mums izdevās, mēs viņu dabujām. Ak, viņš ir milzīgs. Paskatieties, cik liels ir tas zelta aksolotls, puiši! Viņš ir daudz lielāks nekā tas pirmais zelta aksolotls, ko mēs atradām. Un viņš ir arī daudz krāsaināks. Es domāju, paskatieties uz to, tas ir vienkārši neticami. Labi, nu, izskatās, ka mēs atradām abus vecākus. Tagad ir laiks mēģināt atrast mazuļus. Un paskatīties, kas sanāk sakrustojot šos divus aksolotlus. Ja jūs domājat, kas ir šis mazais sietiņa veida konteiners akvārijā, tad parasti cilvēki tajā liek zivju un aksolotlu mazuļus. Tā vecāki tos neapēd. Tānos ieskatījos iekšā un uzreiz pamanīju divus mazus aksolotlus, un tie bija vieni no foršākajiem, ko jebkad esmu redzējis. Tas ir tik forši, draugi! Es nekad iepriekš nebiju redzējis zeltainus aksolotlu mazuļus, bet ja atceraties, tiem vajadzētu arī spīdēt, jo viens no viņu vecākiem to dara. Tātad ziniet ko? Izslēgsim gaismu un pārbaudīsim. Aiziet! 3, 2, 1. Ak, mans dievs, paskatieties uz to! Viņi ir tik neona krāsā, draugi! Paskatieties uz to! Tas tiešām ir traki! Es nedomāju, ka jebkad esmu redzējis aksolotlu, kas spīd tik ļoti. Burtiski katra viņu ķermeņa daļa ir neona krāsā. Nu, laikam tā notiek, kad sakrusto zelta aksolotlu ar spīdošu leikistisko aksolotlu. Šiem noteikti jābūt ārkārtīgi retiem. Es nolēmu šos puišus ielikt spainī kopā ar mazuļiem mozaīkām, vienkārši tāpēc, ka viņi bija vienāda izmēra. Un nu pēc tam bija laiks izpētīt šo lielo dīķi, kur kā runā viņi turēja savus lielākos aksolotlus. Ak, mans dievs, draugi, ūdens šeit ir pretīgs. Es vēl neredzu nevienu aksolotlu, bet šeit vajadzētu būt dažiem. Tātad sāksim ķert ar tīkliņu. Tā kā šis dīķis ir tiešām liels, viņus atrast nebūs viegli. Tomēr jau pēc dažām minūtēm man izdevās noķert savu pirmo aksolotlu. Neticami, Helēna, mums kaut kas ir! Mums ir pirmais aksolotls! Ak, mans dievs, viņi nemaz nejokoja, ka teica, ka šeit ir lieli eksemplāri. Šis radījums ir milzīgs! Un, manuprāt, šī ir cita suga, ko mēs vēl neesam atraduši. Šo sauc par Starburst aksolotlu. Un, lai gan sākumā tie var izskatīties diezgan parasti, ja paskatās tuvāk tiem visapkārt, ķermenim ir zelta pārslas. Tie ir vienkārši tik forši. Es nekad iepriekš pat neesmu
atradis nevienu, nemaz nerunājot par tāda izmēra eksemplāru. Par laimi viņš joprojām ir dzīvs, pat pēc tam, kad tur tika pamests uz vairākām nedēļām. Un kaut kā viņš joprojām ir ļoti resns, es nezinu, kā tas ir iespējams. Laikam viņš tur kaut ko ēd, es nezinu, tas ir tiešām dīvaini. Un, kad paskatījos tuvāk, sapratu, ka iemesls, kāpēc šis ir tik apaļš, ir tas, ka tas patiesībā ir grūsna, kas nozīmē, ka šeit noteikti ir vēl vairāk, ieskaitot mazuļus. Tad es viņu ieliku dzesētājā un turpināju ķert ar tīklu, kad pēkšņi notika kas tāds. Paskaties, Helēna! Man bija taisnība, šeit tiešām ir mazuļi. Mums ir 2 mazi aksolotli. Ak, Dievs, viņi ir tik maziņi! Es pieņemu, ka tie ir Starburst aksolotlu mazuļi, bet es nezinu. Ir diezgan grūti pateikt, ka viņi ir tik mazi. Bet jebkurā gadījumā tas padarīs šo glābšanas misiju daudz grūtāku, jo šis dīķis ir milzīgs. Šeit burtiski varētu būt simtiem. Tātad laikam mums jāturpina un jāskatās, cik vēl varam atrast. Ar katru izsmēlienu mūsu aksolotlu kolekcija kļuva arvien lielāka. Un mūsu dzesētājs ātri piepildījās, bet ar to viss nebeidzās. Kad es noķēru vēl vienu milzīgu aksolotlu, bet šis bija daudz retāks. Neticami, Helēna, mums te ir vēl viens aksolotls! Es domāju, ka tas ir vēl viens liels melanistisks aksolotls, kas ir Šis ir tikai otrais, ko esam atraduši visā šajā zooveikalā, kas tikai parāda, cik reti tie ir. Bet, kā jūs zinat, mēs meklējam kaut ko daudz retāk, tāpēc mēs ieliksim šo puisi dzesētājā un turpināsim meklēt, vai varam atrast vēl kādu no saraksta. Pēc tam es pamanīju vēl kaut ko dīķī. Kad paskatījos tuvāk, sapratu, ka tas ir milzīgs albīns aksolotls. Labi, paskatīsimies, vai es varu viņu noķert. Nāc, draudziņ, lien tīklā, mēs tevi glābjam. Re, kur viņš ir? Ak, mans Dievs, es viņu dabūju! Šis radījums ir milzīgs. Vai jūs to redzat? Tas pat neizskatās īsts, jūs puiši. Šis ir līdz šim lielākais aksolotls, ko jebkad esmu redzējis savā dzīvē. Man ir patiešām lielas rokas, tāpēc kamerā tas varbūt neizskatās tik liels. Bet man te ir mērlente. Un mēs tūlīt redzēsim, cik liels šis aksolotls patiesībā ir. Izskatās, ka tas burtiski būs apmēram pēdu garš, jūs puiši. Labi, viņa galva ir tepat, paliec mierā, draudziņ. Labi, viņa aste ir tepat, jūs puiši. Paskatieties uz to. Viņš ir nedaudz vairāk nekā 10 collas garš. Tam noteikti jābūt kā pasaules rekordam vai kaut kam tādam, jūs puiši. Ierakstiet komentāros, ja esat redzējuši tik lielu aksolotlu iepriekš. Bet, kā jūs varat redzēt, viņa arī ir ļoti apaļa. Izskatās, ka viņa ir stāvoklī. Ja tas ir taisnība, tur varētu būt arī albīno mazuļi. Tas ir neprātīgi, es pat nezinu, ko teikt. Tagad es neesmu pārliecināts, kā mēs varētu pārspēt kaut ko tādu. Bet es turpināju ķert ar tīkliņu, un man izdevās noķert vēl veselu kaudzi mazu aksolotlu, ieskaitot dažus albīnus. Bet tad es pamanīju kaut ko lielu savā tīklā, un tas bija pilnīgi negaidīt. Paskatieties uz šo, draugi. Mums te ir vēl viens liels aksolotls. Izskatās, ka tas ir vēl viens albīns. Ak, pagaidi. Nē, tas ir kaut kas cits. Draugi, man šķiet, ka šis ir liels zelta aksolotls. Paskatieties uz to. Tas ir līdz šim lielākais zelta aksolotls, ko es jebkad esmu redzējis. Viņš ir burtiski lielāks par manu roku, tas ir traki. Sākumā domāju, ka tas ir albīns, jo viņš ir tik netīrs. Es domāju, paskatieties uz to. Tas ir tik skumji, draugi, domāt, ka visi šie milzīgie aksolotli dzīvoja šajā pretīgajā ūdenī. Tas ir brīnums, ka viņi vēl ir dzīvi. Ir tik traki, cik daudz zelta aksolotlu mēs atrodam šajā zooveikalā. Un kas ir smieklīgi, pirms šī video es vienmēr domāju, ka zelta aksolotli ir visdārgākie un retākie. Bet acīm redzot, pēc visiem trakajiem morfiem, ko esam līdz šim atraduši, tas nav taisnība. Tomēr mēs joprojām meklējam aksolotlu svēto grālu, un tas ir mozaīkas aksolotls. Es jau apmēram 30 minūtes ķeru ar tīkliņu šajā dīķī, un man šķiet, ka viņš šeit nav. Šajā zooveikalā ir palicis tikai viens akvārijs, kuru vēl neesam izpētījuši. Tā ir mūsu pēdējā iespēja viņu atrast. Tāpēc es paņēmu zelta aksolotlu un ieliku to dzesētājā un devos pie pēdējā akvārija, bet tas neizskatījās labi. Ūdens bija ārkārtīgi duļkains un nebija nekādu dzīvības pazīmju. Tad es sāku ķert ar tīkliņu, kad pēkšņi izdarīju sirdi plosošu atklājumu. Ak, nē, Helēna, paskaties turpat! Tur ir aksolotls, bet tas ir apgriezts otrādi un nekustās. Ak, nē, tam jābūt mozaīkas aksolotlam, draugi. Tas nav labi. Labi, mēģināsim viņu noķert, viņš jau varētu būt dzīvs. Nu, draudziņ, nāc! Ak, tas ir tik skumji, draugi, jūs jokojat. Paga! Paga, kas tas vispār ir? Helēna, tas ir viltus aksolotls, tas ir rotaļlieta, tas nav īsts. Kāpēc tas bija šeit? Vai tā ir kāda izjokošana vai kas tam līdzīgs? Draugi, es nopietni domāju, ka mozaīkas aksolotls ir miris. Nu, laikam labā ziņa ir tāda, ka tas nozīmē, ka mozaīkas aksolotls vēl varētu būt tur iekšā un vēl varētu būt dzīvs. Nu, tagad, kad vēl ir cerība, ka mozaīka varētu būt šeit, es turpināju smelt, un pēc vairākiem tukšiem tīkliem es kaut ko izvilku. Ak, mans Dievs, Helēna, mēs kaut ko noķērām! Lai kas tas arī būtu, tas kustās!
lūdzu, lai tā ir mozaīka. Ak, mans dievs, Helēna, mums izdevās! Mēs noķērām to, ko visu šo video esam meklējuši. Turpat ir mozaīkas aksolotuls. Es tiešām neticu savām acīm šobrīd. Es tik ļoti trīcu. Es nedomāju, ka mēs viņu atradīsim, draugi. Bet mēs to izdarījām. Un par laimi viņš vēl ir dzīvs. Šis ir pats skaistākais, ko jebkad esmu redzējis. Es domāju, paskatieties tikai uz to. Lai saprastu, cik rets ir šis aksolotuls, iespēja, ka aksolotuls būs mozaīka, ir 0,00001%, kas būtībā ir neiespējami. Tas ir vienkārši nejaušības jautājums, vai tas notiks. Tu nevari īpaši selekcionēt aksolotu, lai to iegūtu. Un tieši tāpēc tos ir tik grūti atrast. Bet tagad tu tiešām vari redzēt, par ko es runāju iepriekš, kad teicu, ka šiem puišiem ir ļoti trakas krāsas un raksti. Katrs mozaīkas aksolotuls ir pilnīgi atšķirīgs, kas padara tos ļoti unikālus. Kas tiešām ir forši šim ir tas, ka viņas žaunas šajā pusē ir melnas, bet otrā pusē tās ir sarkanas, kā tam parasti vajadzētu būt. Tas vienkārši ir tik forši. Bet, kā redzat, šis nav pilnībā pieaudzis pieaugušais. Tāpēc viņa krāsas un raksti tikai kļūs arvien izteiksmīgāki viņam augot. Es tiešām šobrīd tam nespēju noticēt. Es burtiski turu rokās aksolotlu, kura vērtība varētu būt $10,000. Nu, es domāju, droši var teikt, ka noteikti paturēs šo puisi kopā ar visiem pārējiem trakajiem aksolotliem, kurus atradām šajā pamestajā zooveikalā. Tāpēc raksti komentāros, ja vēlies redzēt otro daļu, kur es uzbūvēšu visiem šiem aksolotliem viņu sapņu māju. Un arī ierosini komentāros vārdu mūsu jaunajam mozaīkas aksolotlam. Bet jebkurā gadījumā liels paldies jums, ka noskatījāties šo video, un jā, tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!